kā lai es pāris minūtēs izstāstu, kas īsti notika Ungārijā. Tad es zinu, ko vecais, tu esi pa ilgu. Merkeli, migrāciju, nojauc savus atomelektrostacijas, zaļo kursu, visu pārējo. Atkal būs viņiem Praids, atkal viņiem būs Soros. Nekad nevar atrast risinājumus. Viņi var tikai muldēt. Mūsu valdība jau vienmēr domā tikai par to, kā piepildīt budžetu. Kā viņi tērē, mēs zinām. Jā. Jautājums man ir, kas notiks ar Latvijas vēlēšanām. Vakarā saskaitīšu Lesers mērs, pa nakti viss nojaku, no rīta Lesers vairs nav mējs. Es mēģinātu atrast Gausu un mēģinātu viņu sākt pratināt. Kas tur ir ar tiem lidmašīnu pirkumiem? Neviens tā kā neklausījās. Domāju, ka es te kādas pekstiņas stāstu. Jūs redziet. Un gan par šo Donalda Trumpa paziņojumu un lēmumu, gan arī par Ungārijas parlamenta vēlēšanu rezultātiem, arī par citām aktualitātēm. Šajā brīdī runāsim ar Eiropas parlamenta deputātu Vili Kristapanu. Labrīt! Labrīt! Ja mēs tiešām runājam un sākam ar Ungārijas parlamentu vēlēšanām, tad faktiski vakar Ungārijai bija jāizvēlas divām izvēlēm, vēl 4 gadi ar līdzinējo vadītāju Viktoru Orbānu vai jauns sākums, kā daudz saka, ar Pēteru Maģaru. Uzvarējis ir Pēters Maģars pārliecinoši, vai jūs personīgi esat sarūktināts par šādu vēlēšanu iznākumu? Vēlēšanas jau notika Ungārijā, nevis Latvijā. Ja Latvijā mēs zaudētu, es būtu sarūktināts. Redziet, es braucu uz studiju un domāju, kā lai es pāris minūtēs izstāstu, kas īsti notika Ungārijā. Jo es pazīstu gan Orbanu, gan pazīstu Maģaru, jo Maģars ir Eiroparlamenta deputāts šobrīd vēl joprojām. Iedomājamies Latvijā politiķu kopu. Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs, Aleksandrs Kiršteins, piemēram, Raivis Dzintars. Mēs saprotam, kā viņi skatās uz dzīvi. Ja? Un tad mēs iedomājamies citu politiķu kopu. Tā ir Siliņa, tas ir Edmunds Ruģerēvits, tas ir Šuvājevs, tas ir Briškens, Ņenaševs. Kāda ir viņu politika? Nevis diemžēl, bet Ungāri izvēlējās šo otro kreisi liberālo politiku. Tā nav Eiropas izvēle. Ungāri izvēlējās to Eiropas daļu, kas diemžēl dominē ārprātīgi no 27 valstīm Eiropas Savienībā. Tikai 3,5 bija labējais, tagad palika 2,5. Tas ir Babišs Čehijā, tā ir Meloni, un tas ir Vācija, kur ir gan kreisi, gan labēji. Ja, sociāldemokrāti un Mercis. Tā kā Eiropā totāli dominē kreisi liberāla politika, kas, protams, liecina par ko, ka turpināsies konfrontācijas starp republikāņiem, totāla konfrontācija, un starp demokrātiem Amerikā, kur ir diezgan tādā sagrautā stāvoklī, un totāli liberālo kreiso Eiropu. Tas būs. Ne es to esmu izdomājis. Diemžēl mums ar to būs jārēķinās. Jā, jūs jau 3. reizi sakat, diemžēl, pirmo reizi it kā paspruka. Tāpēc, es esmu labējis. Ja? Es esmu totālā mazākumā arī Eiropas parlamentā. Ja? Bet es no savas politikas neatkāpšos, un tāds es biju pirms 30 gadiem, tāds es esmu tagad. Ģimenes, antimigrācija, ekonomika, tas viss ir labējis. Ja? Diemžēl, nevis diemžēl, bet skatīsimies. Lai kā saka, vēl viens maziņš piemērs. Mana paudze atcerās. Helmuts Kohls bija 4 sasaukums, 16 gadus. Vācija nekad nav dzīvojusi tik labi kā viņa laikā. Kas notika 5. reizē, vācieši pateica, zinu, ko vecais, tu esi pa ilgu. Un tad Vācija dabūja Šrēderu, Putina draugu. Tad Vācija dabūja Merkeli, migrāciju, nojauc savus atomelektrostacijas, zaļo kursu, visu pārējo. Tā tas notiek. Tas ir tas, ka tie saka, viņš bija par ilgu. Labi. Kamēr Viktors Orbāns bija pie varas, jūs nemulsināja tas fakts, ka Ungārija gan Eiropas Savienībā bloķē šo atbalstu vairāk kārt, atbalstā Ukrainai un arī viņa ciešās, draudzīgas saites ar Putinu. Orbāns izmantoja šos instrumentus kā cīņa par savām Ungārijas tiesībām. Orbāns, starp citu, bija izveidojies pa labējo līderi, ļoti maz to labējo ir. Es saku, Meloni, Babišs, cīņā pret Briseles birokrātiju, kas aug tā kā astoņkājs, kā vēzis. Ja? Un tagad, protams, Briseles birokrātija Fonda Lejens persona uzelpoja. Paldies Dievam, vēl viens, kā saka, galvenais labējo līderis ir kritis, bet tā cīņa jau nebeigsies. Kāda šobrīd būs tās Ungārijas un Eiropas valstu attiecības? Ko mainīs Maģars? Ja mēs redzējām viņu ar varavīksnes karogu kampaņas laikā, jā, atkal būs viņiem Praids, atkal viņiem būs Soros, kuru Orbāns dabūja ārā no Ungārijas. Skatīsimies.
Protams, kad Maģers turpinās arī daudzas lietas, ko turpināja Orbāns. Tā jau nevar teikt, ka viņš būs spiests turpināt, tāpēc, ka Ungāru tauta tomēr grib normāli dzīvot. Un lielākais vairums ir konservatīvi Ungāri tomēr. Mēs ziņās tikko arī minējām par šo ASV prezidenta Donalda Trumpa rīkojumu ASV flotei bloķēt Hormuza šaurumu. Kā jūs skaidrot, kāpēc šajā konfliktā tā diplomātija neizdevās? Pārāk, kā saka, pretēji viedokļi. Un tas, kad Trumps atradīs risinājumu, par to man šaubu nav. Jo Trumps ir visu mūžu bijis uzņēmējs un biznesa cilvēks, un viņi vienmēr atrod risinājumu. Politiķi, ja politikāņi nekad nevar atrast risinājumus, viņi var tikai muldēt. Tā kā risinājums būs, kāds viņš būs, to mēs redzēsim. Ne jau bloķē, vienkārši bloķē Irānas ienākumus no naftas. Pārējie kuģi varēs brīvi ceļot. To pateica Trumps. Bet es domāju, ka tur risinājums tiks atrasts. Bet kad? Man nav tā kristāla bumba, es nevaru pateikt. Jā, bet tikmēr ko mēs redzam, degvielas cenas visur kāpj un tā nestabilitāte ekonomikā daudz kur saglabāsies. Protams, skatīsimies. Par tām degvielas cenām runājot, protams, te arī ir tādi brīžiem izmisīgi, ja dažādas mēģinājumi kaut kā to visu uzlabot iedzīvotāju situāciju, vai jūs teiktu, ka reāli vispār ir kaut ko iespējams, lai sabiedrība justu kaut kādu atbalstu, kaut ko reāli darīt? Ļoti minimāli ir, protams. Mēs jau redzam, katra valsts mēģina glābties kā var. Samazina PVN, samazina vēl vairāk akcijas, atsakās no akcijas, tādā veidā samazinot cenas, bet mūsu valdība jau vienmēr domā tikai par to, kā piepildīt budžetu. Kā viņi tērē, mēs zinām. Jā. Vēl viena lieta par Ungārijas vēlēšanām. Neviens negrib tā kā atzīt to, ka viņas bija izcili caurspīdīgas un godīgas. Jā. Tur nebija nevienam pretenzijas pret kaut ko. Jautājums man ir, kas notiks ar Latvijas vēlēšanām. Ja tagad tas cilvēks, kurš atbildēja par pašvaldību vēlēšanu balsu skaitīšanu un IT sistēmu, sēž cietumā šobrīd. Un Siliņš pateica, ka vēlēšanas nebija godīgas. Latvija pirmā vietā iesniedza likumprojektu, ka jāskaita būtu manuāli. Viņu noraidīja. Un tikai pēc 2 nedēļām, kad prezidents pateica, ir baigās ziepes jāskaita manuāli, tad viņi tagad pieņēma. Es neticu, kad pusgadu laikā viss tur tiks tā sakārtots, ka vēlēšanas būs tik caurspīdīgas un godīgas. Bet, ja tomēr vēl atgriežamies pie tām degvielas cenām, tas ir tikai valstu nacionālajie lēmumi, lai, varētu mazināt šīs degvielas cenas, vai tur arī Eiropas parlaments kaut kā var? Eiropas parlaments tur nevar izdarīt neko. Eiropas komisija varēs kaut ko mēģināt darīt. Bet tirgus, diemžēl, tad, kad pieprasījums sāk pārsniegt piedāvājumu, cenas iet uz augšu. Nekādas vēsmas piedāvājumā no Eiropas komisijas šobrīd risinājumos? Eiropas komisija kaut ko tur mēģina. Gaidīsim, ko von der Leyen pateiks šonedēļ. Bet atkal katrā valstī sava lemšana, savi nodokļi, savs tirgus, sava pieeja. Aviodegviela, piemēram, milzu problēma. Jā. Līdz ar to ir Baltikam vēl papildus problēmas. Par vēlēšanām vēl paturpinot, jūs sakat bažas par godīgumu, un tie ir tādi skaļi vārdi. Kādu jaunās vienotības atbildību jūs saskatāt notikušajā, jo skaidrs, ka tie nav it kā procesi, kur politiķi tiešā veidā var iejaukties, bet vai jūs prāt, ko tur varēja izdarīt? Jaunā vienotība izdzina iepriekšējo vēlēšanu organizētāju, man liekas, viņa uzvārds ir Kadžulis, ielika citus uz pirms pašvaldību vēlēšanām. Mēs rezultātu redzējām. Sistēmu. Es aizbraucu uz Latgali ar dakteriem, runāju. Nesen man bija tikšanās, viņi saka, ko tu mums te stāsti? Vakarā saskaitīja Šlesers mērs, pa nakti viss nojaku, no rīta Šlesers vairs nav mēs, tu mums te nestāsti. Man Latgalē cilvēku saka tā, Ko jums Eiropas parlamentā saka par jūs jau paši pieminēto Air Baltica jautājums? Kāda ir situācija mūsu kompānijā? Nezinu, ka ir tāds Air Baltica. Tas ir nacionāla problēma. Labi, tad tie 30 miljoni, kas šobrīd visur vīt gaisā par to, ka tas būtu kā nepieciešamais atbalsts, lai izdzīvotu kompāniju. Tas ir absolūtais minimums, lai izvilktu līdz vēlēšanām. Tad jau, lai grimst, jā. Bet es nedomāju, ka ar 3 miljoniem var pietikt. Bet tad ir pareizi tā pieeja likt valsts atbalstu šobrīd? Es neliktu vairs nekā pēkšņā. Kādēļ? Es mēģinātu atrast gausu un mēģināt viņu sākt pratināt, kas tur ir ar tiem lidmašīnu pirkumiem, kas ir ar tiem leasing līgumiem, kas ir ar tām izīrēšanām, kur tur ir kādi kickback ir vai nav. Ja? Tur ir šausmīgi daudz neskaidru lietu. Ja? Par to vajadzētu runāt.
Kāda jūsu prognoze, pieņemot, ka, kā jūs sakāt, novilks līdz rudenim esošā valdība, vai pēc tam kaut kas Latvijas politikā mainīsies? Jā, paliks esošie. Es to šeit pirms 4 gadiem teicu. Neviens tā kā neklausījās. Domāju, ka es te kādas pekstiņas stāstu. Jūs redzat, grimstam ar kosmisko ātrumu. Visās gandrīz vietās esam pēdējā vietā. Ja paliks progresīva vienotība, neceriet. Neceriet uz kaut ko labu. Jā. Jautājums ir, vai varētu nepalikt, vai jūs redzat kaut kādus citus scenārijus? Labējiem spēkiem jāsaliek galvas kopā. Un es jau nosaucu, kaut vai tas pats Hermans, viņš nezin, kāpēc kritizē arī mūs, mēs viņu nekritizējam, lai viņš cīnās, lai nāk palīgā. Labējiem ir jāapvienojās. Labējie būs vairākumā nākamajā parlamentā? Esmu pārliecināts, ka būs. Pilnīgi pārliecināts, ka būs. Vai viņi spēs vienoties? Vai atkal neatradīsies kāds, kurš rādīs, piemēram, uz mani, ka es esmu putinists, jā, vai vaķņiks? Labi, politiski represētais, jā. To tad laikam redzēsim oktobra sākumā.